Sveiki! Šodien valdošā koalīcija, labāk zināma kā Mangāna koalīcija, lielā vienprātībā nobalsoja par to, lai satiksmes ministra izstrādājums Kaspars Briškens arī turpmāk varētu atrasties savā amatā un turpināt visu to, ar ko viņš nodarbojas pēdējo gadu. Šķiet nav tādas lietas, kam šis te nekompetentais, melīgais, stulbais un nelietīgais radījums pēdējā gada laikā būtu pieķēries un kas nebūtu pilnīgi vai daļēji sagrūsi, vai vismaz radījusi Latvijas valstī, Latvijas nodokļu maksātājiem grandiozas zaudējumus un izdevumus. Nav tikai Rail Baltica miljardi, ir arī Air Baltica pusmiljards, ir atceltie, izjauktie, sagrautie ceļu būves projekti, ir bateriju vilcienu projekts, kas ir iznīcināts, ir saceltās idiotiskās būves Rīgas centrā un lidostā, un Kaspara Dirškana vārdā nosauktais Pālis Daugavā, kas tāds pats neaiztikts stāvēs, acīm redzot to daudzus gadus. Sagrautais Latvijas dzelzceļš, grūstošās Latvijas ostas un tā tālāk un tā tālāk. Gada laikā Kaspars Briškens ir sevi parādījis kā unikāli stulbu, fantastiski muldonīgu, totāli nekompetentu satiksmes ministru. Šķiet, ir daudzas gadus pēc tam, kad Evikas Siliņas valdība būs aizmēsta politiskajā mēslēnē, Kasparu Briškenu kā muldonības un nekompetences paraugu atcerēsies vēl ilgi pēc tam. Nu lūk, taču šodien valdošā Mangāna koalīcija nobalsoja par to, lai šī persona paliktu savā amatā. Un tas nebija tikai un vienīgi balsojums par viena konkrēta cilvēka palikšanu vienā konkrēta amatā. 48 Saeimas deputāti no Vienotības Vēža, progresīviem iznereļiem un zilzemniekiem lielā vienprātībā nobalsoja par to, lai cilvēks, kas ir pierādījis sevi kā totāli nekompetentu un nespējīgu, turpinātu iznīcināt satiksmes nozari visos iespējamos veidos, lai viņš varētu turpināt melot, lai viņš varētu turpināt krāpties, lai viņš varētu turpināt muldēt, lai viņš varētu turpināt iznīcināt visu, kam pieskarās. Un šai te darbībai, protams, būs vairāk sekas nekā tikai viena cilvēka atrašanās amatā. Gabriēliem nebūs naudas vēža ārstēšanai. Jūsu bērniem nebūs naudas labai izglītībai. No jūsu pensijām Evikas Siliņas koalīcija atņems vairāk un vairāk. Nebūs naudas ceļiem, nebūs naudas sabiedriskam transportam, nebūs naudas zinātnei, nebūs naudas kultūrai, jo viens vienīgais Kaspara Briškena iecerētais Latvijas nodokļu maksātāju naudas bezjēdzīgas izšķiešanas megaprojekts Rail Baltica tā pašreizajā izskatā. Viena gada laikā no jūsu maciņa prasīs vismaz 1 miljardu eiro. Papildus tam Air Baltica, kas jau tagad ir apēdis nepilnas 600 miljonus valsts, tas ir nodokļu maksātāji, tas ir jūsu naudas. Prasīs naudu vēl un vēl. Un ja ar Baltiku, ar visiem šiem te iegrūstajiem 600 miljoniem neizdosies atdot par sviestmaizi, tad tajā vajadzēs Briškana vadībā iegrūst vēl un vēl jaunus 100 miljonu, lai šis kantorītis jau nākamgad, vai labākajā gadījumā aiznākamgad vienkārši nenobankrotētu. Jo tad šobrīd sagrūstā nauda atkal būs noēsta.
parazīta Gausa un viņa komandas vajadzībām. Jūs jautāsiet, kā var būt cilvēki, kas tik ļoti nemīl savu valsti, savu tautu un tās iedzīvotājus, lai atstātu amatā un dotu iespēju turpināt iznīcināt satiksmes nozari un izpļakarēt simtus miljonu un miljardus nodokļu maksātāju līdzekļu šādam te nekompetentam, melīgam un stulbam progresīvam izniralim. Atbildēšu godīgi, man tas nav saprotams. Es vēl varētu saprast, ja šiem 48 mangāna koalīcijas deputātiem būtu katram apsolīts gabals no izpļakarējumās Rail Baltica un Air Baltica naudas. Bet acīm redzami nē. Šī te nekrietneļu suga, kas tik ļoti neieredz savu valsti un savu tautu, šādu te lēmumu pieņem vienkārši tāpēc, lai vēl kādu laiciņu varētu pabūt pie silas, jo viņi baidās, ka šāda te briškana, nekompetenta, melīga, stulba, sabotiera briškana atlaišana no amata var ņemt un izjaukt viņu brīnišķīgo koalīciju, un tad nedod Dievs. Viņi paliks bez saviem tik svarīgajiem ienākumiem, izsakoties derdzīgās un nelietīgās radības, kas ieņem Saeimas priekšsēdētājas amatu. Tas taču būtu šausmīgi, ja kaut ko ņemtu un iesaldētu. Vēl briesmīgāk, protams, būtu, ja nevis iesaldētu, bet vienkārši pazaudētu. Un tāpēc šīs personas ir gatavas nobalsot par jebko, lai tikai paildzinātu šo savu atrašanos pie silas. Un ja jums ir drusciņ laika, tad es jums īsi nolasīšu sarakstu no šiem te 48 cilvēkiem, kuri visi kā viens ir ar savu balsojumu šodien pateikuši, viņi vēlas viņiem nospļauties par to, ka tiek izpļakarēti un izšķiesti simti miljonu un miljardi nodokļu maksātāju līdzekļu. Viņiem interesē tikai sava pakaļa un sava vieta pie silas, kaut brītiņu. Un tā tad šis saraksts, šie cilvēki, kas vēl ļaunu Latvijas valstī, Latvijas tautai un katram no jums sava personiskā labuma vārdā. Skaidrīta Ābrama, Andris Bērziņš, Anita Brakovska, vecais komunists Augusts Brigmanis, Oļegs Burovs, Edmunds Cepurītis, Mārtiņš Daģis, Gundars Daudze, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Mārtiņš Fels, Alīna Gendele, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Andrejs Judins, Edmunds Jurēvics, Zanda Kalniņa Lukaševica, Inese Kalniņa, Irma Kalniņa, Līga Kļaviņa, Līga Kozlovska, Agnese Krasta, Ģirds Valdis Kristovskis, Gunārs Kūtris, Ervīns Labanovskis, Atis Labucis, Gatis Liepiņš, Marita Lūse, Valdis Maslovskis, Daiga Mieriņa, Antoņina Janāševa, Jānis Patmalnieks, Igors Rājevs, Anna Rancāne, Leila Rasima, Jānis Reirs, Harijs Rokpelnis, Uģis Rotbergs, Jana Simanovska, Jānis Krastiņš, Zanes Kuiņa Rubene, Ģirds Štrekerhofs, Andris Šuvājevs, Atis Švinka, Ilze Vergina, Andrejs Vilks, Jānis Vucāns, Viesturs Zariņš, Didzis Zemers. Atcerieties šos 48 vārdus un uzvārdus. Visi šie cilvēki ir gatavi nospļauties uz Latvijas valsti savu personiskā labuma un vietas pie silas vārdā. Šodien to viņi ir apliecinājuši, viņi to apliecinās arī turpmāk, ja jūs to ļausiet. Visu labu!